Sveiki, mīļie draugi! Šodien laiks nākamajam stāstam par to, ko var atrisināt ar Valērijas Siņēņikola metodēm. Un šodien pastāstīšu jums par to, ka viens pavisam mazs bērnības notikums var nemanāmi ietekmēt cilvēku dzīvi daudzus gadus. Un kādu dienu pie manis atnāca sieviete ar tādu neparastu lūgumu. Viņa pastāstīja, ka katru reizi, kad bērni lūdz viņai kaut ko nopirkt, viņa uzreiz automātiski atsaka. Pie tām dažreiz pat nenoklausoties līdz galam, ko tad bērni prasa. Piemēram, meita prasa mammu, vai drīkst aiziet uz frizētāvu nokrāsot matus? Nē, nevar. Mammu, varbūt nopirkam kaut ko, un viņa pat nenoklausoties līdz galam saka nē, un tikai pēc tam viņa domā un analizē, vai tiešām lūgums bija pamatots, varbūt, ka viņiem tiešām to mantu vajag, un tad, protams, mainot savu lēmumu, viņa jūtās neērti, jo sākumā teica nē, pēc tam teica jā, un ko tad bērni padomās, un jā, viņa ļoti vēlējās atbrīvoties no šīs automātiskas reakcijas. Viņa teica, ka es gribu sākumā vispirms mierīgi izvērtēt situāciju un tikai pēc tam pieņemt lēmumu. Tas nenozīmē, ka es visam piekritīšu, bet es patiešām gribu sākumā padomāt un tikai pēc tam atbildēt. Un mēs sākam meklēt, no kurienes šī reakcija radusies, un darba laikā pakāpeniski nonācām viņas bērnībā. Viņa atcerējās vienu pavisam parastu dienu, viņai bija apmēram 5 gadi, un kopā ar mammu viņa atnāca uz apģērbu veikalu. Ģimene naudas nebija daudz, un pirms ieiešanas mamma ļoti stingri viņai pateica, ka lūdzu neko neaiztiec, neko neskaties un nekam nepieskaries, lūdzu. Protams, ka mamma nevēlējās meitai nodarīt pāri, viņa vienkārši baidījās, ka bērns kaut ko sabojās vai aptraipos un par to būs jāsamaksā, bet ģimene to nevarēja atļauties tajā brīdī. Taču maza meitene šos vārdus uztverā ļoti burtiski un sāka sev liekt visus priekus, kas maksāja naudu. Un pagāja gadi, dzīve mainījās, un vēlāk šī sieviete pati sāka strādāt apģērbu tirdzniecībā, un vispirms tirgoja tirgu, vēlāk atvēra pat vairākus apģērbu veikalus, un guva ievērojamus panākumus, un tagad naudas pietika visam. Bet iekšējais aizliegums, diemžēl, turpināja pastāvēt. Un viņa stāstīja, ka, piemēram, strādājot tirgu, viņai vienu reizi ļoti ievajadzējās matu sprādzi, un viņa aizgāja un nopirka sev pašu lētāko par 300 rubļiem. Bet viņa saka, es to nopirku, un man pilnīgi rokas trīcēja, ka es kaut ko nopirku sev. Kaut arī galvā es zināju, ka viss kārtībā, man nauda ir, man visam pietiek, bet, ja domājieties, ķermene līmenī pat tas aizliegums bija tik dziļi iegājis, ka viņa to atcerējās. Un īstenībā, kas bija interesanti, ka pat tad, kad viņa man to stāstīja, viņa arī trīcēja rokas, viņa man parādīja. Jo tas aizliegums bija iegājis ļoti, ļoti dziļi, un pat ķermenis joprojām atcerējās bērnības aizliegumu un to sajūtu, kā terēt naudu savam vajadzībam nedrīkst. Un kad mēs bijām atradušas šīs reakcijas cēloni, tad, lai to mainītu, mums vajadzēja panākt, lai jaunas domas, sajūtas un emocijas ir spēcīgākas par vecām, bet tas izrādījās patiešām sarežģīts uzdevums, jo mēs ilgi meklējām šādu pieredzi, pārskatījām dažādas viņas dzīves jomas, un visur viņa bija pierādusi sevi ierobežot.
Taču beigās mums tomēr paveicās. Mēs nonācām pie ceļojumiem, un viņa atcerējās vienu gadījumu, kad viņa brauca uz Sveteču pie Valērijas Ņeļņikola. Un toreiz pirms brauciena vietas viņai pateica, ka izmēģini tur visu, tur noteikti ir daudz labu lietu, un pamēģini visas masāžas, visas procedūras, ko tur piedāvā, lai tiešām gūtu no tā brauciena maksimālu tādu atdevi. Un viņa tiešām visu izmēģināja, un tā laikam bija vienīga reize, ka viņa varēja atcerēties savā dzīvē, kad viņa tiešām tērēja naudu priekš sevis un jūta prieku un nejūta vainas sajūtu. Un tieši šī pieredze kļuva par pamatu mūsu turpmākajam darbam, un mēs to izmantojam, lai transformētu iekšējo aizliegumu. Un, kad darbs bija pabeigts, es palūdzu viņu vēlreiz iztēloties pēdējo situāciju, kad bērni kaut ko lūdza, un iedomāties arī līdzīgu situāciju nākotnē, un abos gadījumos viņas reakcija bija mainījusies. Tur, kur agrāk acu mirklī parādījās nē, tagad iestājas miers, pārdomas un tikai pēc tam pamatots lēmums. Un tajā brīdī es vēlreiz aizdomājos par to, cik bieži mēs savas automātiskas reakcijas īstenībā uzskatām par rakstura īpašībām. Bieži sanāk dzirdēt, vai ne, ka man vienkārši ir tāds raksturs. Taču ļoti bieži īstenībā tie ir bērnībā pieņemtie lēmumi, kas gadiem ilgi turpina vadīt mūsu dzīvi. Es ļoti vēlos uzsvert, ka tad, kad mēs atbrīvojamies no šīm automātiskām reakcijām, mēs nevienmēr sākam biežāk teikt jā. Tas to nenozīmē. Bet mēs vienkārši iegūstam iespēju izvēlēties. Un, manuprāt, tieši ar to sākās patiesa iekšēja brīvība, ko es novēlu katram no jums.